domāju, kad man vēl ir bijis varbūt tāds patiešām riebums, laikam tie ir bijuši meli vai pat tiešām tāda negodprātīga rīcība. Reizēm tā, ka rauj sirdi ārā, ka tu, no manas profesionālās, ka mēs redzam, ka mums vajag pilsētā kokus, ka mums vajag krūmus un puķus, un tu redz, ka tas ir pirmais, ko tavā projektā izgriež ārā, un ka tev nebūs tie koki, nebūs tie krūmi, tad tā pirmā emocija, es gribētu teikt, pat laikam iespējams, ka ir tas riebums, kā jūs varat to neredzēt, un tās ir tādas dusmas kopā ar kaut kādu, teiksim tā, un pēc tam īstenībā tev iestājas dziļas skumjas, precizējot, tad, ko mums daba var dot, un kā mēs varam, es teiktu, tas, kas ir pirmais, kas mums ir jādara, mums jāiet vienkārši dabā un jāapstājās. Un tajā brīdī, kad mēs apstājamies, mēs sākam tikai tajā brīdī, mēs sākam kaut ko dzirdēt un saskatīt tās detaļas un ieraudzīt to brīnumu, kas ir daba. Un beidzot, vai arī